Mēs redzam, ka tas vecais pārvaldes modelis ar ministriju lēņiem ir kaut kādā mērā sevi izsmēlis, un ne visos gadījumos viņš strādā labi. Un saprotu, ka būsim atklāti, ka šajā gadījumā, kāpēc priekšlikums neguva atbalstu, un vēl daži citi priekšlikumi arī, kāpēc neguva atbalstu, un vai pat netika nopietni skatīti, jo tas ir galvenokārt Latvijas valsts mežu dēļ, jo tas ir viss, kas tiek skatīts saistībā un varētu skart Latvijas valsts mežus, tad tas tiek jau noraidīts bieži vien saknē. Un es iezīmēšu vienkārši dažas pārvaldības sadaļas, kas vienkārši rada jautājumus, tādus 3 piemērus, lai būtu iesākumam. Ja? Piemēram, ir tā meža īpašnieku biedrība, kurā Latvijas valsts meži ir lielākais biedrs. Jā, un tad ir interesanti, ka Latvijas valsts meži tad faktiski sevi pārstāv caur šo organizāciju. Tad vispār būtu kopumā jāskatās, kā tad valsts kapitāla sabiedrības, ne tikai Latvijas valsts meži, darbojās šajās interešu pārstāvniecības organizācijās. Tad ir, piemēram, institūts Silava, ko uztur un finansē Latvijas valsts meži, bet problēma ir tajā, ka Latvijas valsts meži arī pasūta šos pētījumus Silavai. Un ar to pēc tam tiek pamatota mežsaimniecības politika. Un vēlāk šie pētījumi arī nonāk ministrijā, un tad ministrija arī to pamato. Un, tas bija nonācis jau brīžam varbūt tik absurdi, ka, piemēram, vienā no pirmajām Nacionālā enerģētikas un klimata plāna redakcijām jau bija aptuveni ierakstīts tā, ka pie klimata pārmaiņām jau ir vainīgi veci meži, tāpēc tos vajadzētu izcirst. Kas, protams, normāli domājot, tā gluži nav. Un tad ir tāda vienpusējība redzama. Un vēl pavisam nesens gadījums ziņoja par to 19. martā Latvijas radio, ka bija trīs bijušie valdes locekļi, Latvijas valsts meža valdes locekļi, bez konkursa tika iecelti direktoru amatos ar, teiksim tā, ministru prezidenta cienīgiem atalgojumiem. Un, šis gadījums arī liek uzdot jautājumus, bet es, diemžēl, no zemkopības ministrijas neesmu dzirdējis par kādu rīcību par šiem visiem gadījumiem, un tad acīm redzot, kaut kā tie problēmas netiek saskatītas. Varbūt tad, ja to pārvaldītu vairākas ministrijas, tad tā pārvaldība neiet tādā vienā virzienā. Noslēgumā es vēlos vienkārši uzsvērt, ka meži, kas valstī pieder, tā ir visa mūsu nacionālā bagātība. Tas pats par sevi ir saprotams. Un par šo pārvaldību mums nedrīkstētu būt ne mazāko jautājumu, un ne mazākās šaubas, bet, diemžēl, par šo pārvaldību ir gan jautājumi, gan šaubas, un ilgstoši tas tiek mēģināts paslaucīt zem paklājuma, par to netiek runāts. Tāpēc es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu, lai tad šī pārvaldība kļūtu modernāka un arī skartu tās lietas, par ko te daudzi varbūt negrib runāt, jo pārmaiņām ir šajā pārvaldībā jābūt, un gribam vai negribam pienāks kritiskais brīdis, un par to būs jārunā arī tiem, kuri to negrib darīt. Paldies!